Jā, nu un kā noregulēt esošo laiku pulksteni? Tātad ekrānā var rādīt vai nu litri minūtē, spiežot next, mēs redzam šeit rāda atlikušie kubi līdz reģenerācijai, spiežam next, šeit rāda atlikušās dienas līdz reģenerācijai, nospiežam next un esam uzgājuši uz pulksteni. Tātad, ja pulksteni nerāda ar next pogu, mums pirmais, kas jāizdara, jāuziet uz pulksteni, tad nospiežam set clock, paturam, tur 1-2 sekundes, laižam vaļā. Un ar bultiņām uzregulējam nepieciešamās esošās stundas, nospiežam next un ar bultiņām uzregulējam minūtes. Nospiežam next un esošais laiks ir ieregulēts. Esošais laiks ir svarīgs tieši dēļ tā, lai filtrs skalotos tieši tajā laikā, kurā jūs esat iestatījuši. Tātad, ja šeit esošais pulkstenis nebūs pareizs un, piemēram, filtrs būs iestatīts skaloties naktī, tad var gadīties, ka viņš neskalosies naktī, bet sāks skaloties pa dienu, jo šeit, piemēram, ir pa 12 stundām bijis nepareizs pulkstenis. Tāda ir tā doma galvenā.